Ir kā ir, tur tā nav. Būt laimīgam, gribas jau, gribas būt laimīgam. Čau. Te, Dublinas piepilsētā Skerijā, pirms pusotra gada sākās mūsu iepazīšanās ar īriju. Ar vidusmēra īru standarta dzīves apstākļiem un latviešiem, kas īru ģimenes mājas pārvērš par savdabīgām tautiešu kopītnēm. Pirms pusotra gada te dzīvoja uzņēmēju Bērziņu ģimeni, ik pa laikam apmetās daži viņu strādnieki un arī mēs, filmēšanas grupa. Tagad māja tā pati, bet iemītnieki jau pavisam citi. Mēs ar Lindu dzīvojam kopā jau kādu, tā ir otrā māja, mēs pārvācāmies kopā dzīvot. Viņš viss jāēd ir. Viss iebāz mutē, viss ir gatavs, arī neķerās. Linda, ko tu cakojies tu? Viņš viss bija jāiepaš mutē, tā es suši. Tāpēc tu negašojuši. Tu tur ēd pa gabaliem. Apēd zivu, apēd rīsiņu, uzdzer mērcīt, vai ne? Bē, vajadzēja viss iebāzt mutē. Nu, kā? Nāko ir maz puisis. Kas viņš ir šī mājā? Ja mēs ņemam tā kā ģimeni visu, viņu par tēvu nevarētu nosaukt par vecāko brāli arī, nē, es nezinu, viņš ir interesants ir te. Annas draugs Monako strādā celtniecībā, kā vairums Skerijā dzīvojošo latviešu. Linda ir viesmīļa vietējā restorānā, bet brīvajā laikā viņai patīk iepirkties. Bet Anna vaigas viedros raujas Skerijas lielveikalā. Sieviete, kurai patīk tīrīt māju, patīk taisītājs. Tev ir draudzene? Vai mazais Artūriņš, viņš ir mājas dzīvība. Mums ir šiverējās, skraida, tirinās. Bērns ienes laikam mājās dzīvību, un tad mums mājās ir ļoti daudz viņas. Tad es varu iet. Nē. Gunta mums ir mamma. Viņa mums staigā pakaļ un dzēš elektrību. Jā, mums ir jāsakārto māja, nedrīkst būt nesakārtota māja, viņa paliek dusmīga. Mums ir plīts jānomazgā pēc taisīšanas. Tāda sīkuma viņu, ko es patiesībā neievēroju, man tas galīgi neinteresē. Viņi par to uztraucās. Gunda mums jā ir mamma. Gunda Jansone, auklīte. Laipna, iet uz darbu, taisa man ēst, palīdz mājas darbos un mēģina iespaidot cilvēkus, kas viņai ir apkārt, lai visi domātu, ka viņa ir laba. Labi, davai, čau, labāk. Ar labu nakti, auklīt. Savulaik Gunda tik tiešām strādāja par auklīti. Šajā pašā mājā. Tas bija viņas pirmais darbs īrijā. Pieskatīt novadnieces Ineses un uzņēmēja Hara mazo puiku. Bērziņu ģimenes Skerijā bija labi iekārtojusies. Hara uzņēmums zēla un plauka. No Latvijas pieteicās arvien vairāk strādāt gribētāju, un īru rindu mājas slējās straujos tempos. Kamēr Haris darīja priekšnieka darbus, sieva Inese iejutās grāmatvedis un PR speciālistas lomā. Reklāmai nav nozīmes šeit, viss iet no tā, kā pasaka cilvēks. Viņš pasaka, tu esi gudrs un labs strādnieks, tātad viņš pasaka kaimiņam, kaimiņš grib ko būvēt un tā aiziet tālāk. Par Bērziņu ģimeni, kā veiksmīgiem uzņēmējiem īrijā, interesējās Latvijas televīzija un presa.
Arī vecākā meita Madara izpelnījās mūsu valsts atzinību. Viņa uzvarēja sacerējumu konkursā par tēmu Mana Latvija. Lūdzu, Mairiņi, Ivariņi. Mūsu pirmā bilde, tāda lielā oficiālā šeit. Esat bijuši ministra prezidenta standarta, ministra kabinetā. Labākie rakstītāji no visas pasaules par izrādīto patriotismu saņēma diplomu, ekskursiju pa dzimteni, iespēju pasēdēt ministru prezidenta krēslā un aicinājumu neaizmirst savu dzimteni un kādreiz noteikti atgriezties mājās. Es domāju, ka mēs brauksim, bet pēc gadiem 10, tad šeit vairs nebūs ko darīt, kad īrija būs uzcelta. Īrijas celšana palika pusratā. Vienā rītā veiksmīgie uzņēmēji Haris un Inese, sakrāmējuši koferus un bērnus mašīnā, aizbrauca nezināmā virzienā. Skejieši runā, ka tagad viņi esot Londonā, bet Bērziņu mājā dzīve pagaidu režīmā turpinās. Mēs jau šeit esam atbraukuši, mēs tiksim galā. Ja mums ir darbs, mums ir dzīves vieta, mums ir alga katru nedēļu, Latvijā viņi strādā pa kapeikām. Man neiet īvā, ka tu filmē, man viss no rokā. Beidz, saimnieks atnāks, es noraušos, goda vārds. Katram? Nu nevajag. Es mūstu novācu kameru. Only want two of those. These will do. Those two will do, Great. yeah. Es atbraucu, dzīvoju pie pilnīgi svešiem cilvēkiem. Traileri, kur viss bija slapš, viebīgs. Un es meklēju darbu. Jārēķināts visiem ir ar to, ka mums skolās māca nevis to angļu valodu, kāda ir šeit, bet mums māca angļu valodu, nevis šito angļu valodu, nevis īru angļu valodu. Pie tā bija Yeah, here you go. Thanks. Bye. Tā arī es atradu darbs. Pusotru mēnesi gaidīju. Es strādāju kaut kādā vietā, tur nebija palīdz labi. Un, jā, un tad es ar paziņojumu atradu darbu. There you go. See you Friday. Thank you. Bye. Vai man tu patīk strādāt? No, patīk. Stress, pilns ar stresu šitas darbs ir. Nu kā, tas ir visam jābūt gatavam. Mums ir daudz jaunu meiteņu, veco meiteņu ir aizgājuši. Ar vienu aci ir jāskatās, ko viņas dara, ar vienu aci man pašai savs darbs jādara. Un tad tu ir kāda ir. Tev visu laiku šitā jāskrien? Es visu laiku šitā skrienu no 5 līdz 10. Ar vienu breiku 15 minūtes. Kafiju jādara. Man 6 būs breiks iekas. Pirms 6, cik jau 1000 ir? Iemesli, kāpēc visi ir atbraukuši, ir apmēram vienādi sakrāt naudu vai dzīvot labi. Daži te ir uz palikšanu, daži it kā savās domās taisās atpakaļ. Te nav ko pētīt. Es nezinu. Ir māmiņas, kas krāj savām māmas, kurām bērni ir Latvijā, un viņi grib bērnus labi izglītot, tāpēc viņas ir te. Ir tāda, kur krāj studijām, piemēram. Bez darba veikalā Anna vēl uzkopa mājas un 2 reizes nedēļā brauc uz kursiem Dublinā, lai iegūtu biroja administrātora diplomu. Prom no Īrijas Anna grib braukt pēc iespējas ātrāk. Tiklīdz būs sakrāta vajadzīgā summa studijām Latvijas universitātē.
var izsisties Latvijā, tāpēc es eju tagad mācīties, lai man būtu, varbūt jau piedāvāt Latvijas darba tirgu, lai man būtu Eiropas Savienības diploms, jo tāds ir retajiem Latvijā, kas ir atzīts visā Eiropā. Un man tas būs, kad es pabeigšu. Cik es tev jāstrādā rīt? Man bija brīvdiena. Pilnīgi brīvdiena? Pilnīgi brīvdiena. Kāpēc? Es atvainojos, es maz strādāju, man nepienākās. Es domāju, ka jā. Ir jau vēlo mammas dzīpari cimdā, nav tikai ziemas, nav jāvalkā cimtene, laime vai nelaime, abas centrindā brīve un naudā, mūs vajag simteni. Brīve un naudā, mūs vajag simteni. Are you working like this week? Weekend, yeah. All right, very good. See you later. What are you doing? Excuse me, what are you doing? I'm serious now. What are you doing? Do you speak English? Isaac! Dad! Okay, bye. Auklītes taisītie pušķi. Nezinu, liekas. Rītmībā. Redzi, tur ir auklītes taisītie pušķi. Pastīsimies. No kaimiņu republikām jau nav tās apziņas, vairāk tā naudiņa interesē. Kuram te ir tā apziņa? Latviešiem ir pietiekoši. Tu vēl neesi par to pārliecinājies, Ivar. Es pasaku vēl, ka tā nav, nu. Latviešu meitenes, kas ir pašas labākās, pašas skaistākās, pašas čaklākās. Nu. Tas stānušķīts, kam palīdz strādāt īri labā. Ko nozīmē īri labā? Man ir Latvijā dēļ labākā strādāt. Ko? Pelnušķīts īri labā. Es ceļu arī tavu labklājību, starp citu. Ne tikai savu. Latvijā bija kritiska naudas problēma un maksāja ļoti maz. Un tagad 2007. gadā viņi vispār ir samazinājuši cenas darbā cilvēkiem. Tāpēc visi brauc uz Īriju vai uz ārzemēm, jo te tā kā maksā normāli un var izdzīvot. Nē, nu nauda, protams, viena no lietām, bet mīri patīk, tiešām. Mammas jau patīk, kas to ir. Nu, kas? Ja? Viņai ir puisis. Īrs darīs, kas dzīvo korkā. Un tagad abi divi strādās sastrīdējušies. Nu jā,
Kam negadās? Artūrs jau gadu iet īru skolā. Viņam patīk, ka te gājējus palaiž pāri ielai. Artūram ir sapnis kļūt par policistu, tikai viņš vēl nezina, kur - Latvijā vai Īrijā. Bet mamma katram gadījumam viņam māca kauju pie knipskas un matemātiku pēc Latvijas skolu programmas. Ja nu kādreiz tomēr būs jāatgriežas. Varbūt, ka mēs tie vecāki, kas mēs esam aizduši savus bērnus projām no turienes, varbūt esam vainīgi pie tā, ka latvieši, ja mēs vedam tautās ārā, ja? Nu, teiksim, kā mēs to darām, ja? Bet es nejūtos par to vainīgi. Es absolūti nejūtos par to vainīgi. Tāpēc, kad es esmu sieviete un es esmu māte un man ir jādomā par to, kā aizaudzināt bērnus. Tagad ir it kā tas, ka te Latvijā runāja par to, ka tur trūks darba spēka un kad paceļ algas un tad tā liekas vilinoši. Ja? Nu tā ir pirmajā momentā. Bet tad, kad es iedomājos, kad es izlasu internetā, ja, kad mēs atkal karojam par abrani, ja? Nu, piedod, nu kam patreiz ir vajadzīga abrani, ja? Jo no Latvijas brauc projām ģimenes ar bērniem. Nu, vai mums ir vispār jākaro vēl par abrani? Es domāju, ka mums jau drīz nebūs. Tas ir abrani. Abrani, tā ir bijusī Latvijas teritorija. Tas ir izredzes mājās nebrauks. Mājās, nē, nekādā gadījumā nebrauks. Taču, nē? Jā, tas ir izlemts. Tur nav ko darīt. Tā kā vīrs būs vīrs? Tāpēc man jau ir vīrs, bet latvietis. Tā ir vēl vienā sāpīgā dēļ, varam latviešu vīriešu. Gundai šodien dzimšana. Jāiztais, man tūlīt meitenes atpastīs. Džipu es uztaisīju šādi. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. 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 You have waited to anyone birthday to you. Vai tev mīlestība, seks un nauda un viss kaut kas? Seks un naudu man vajag. Paldies. Tad, kad es braucu, es biju 100% pārliecināta, ka es atgriezīšos. Es biju 100% pārliecināta, ka es atgriezīšos. Un tad es atbraucu šeit, 3 mēnešus padzīvoju un sapratu, ka es gribu šeit dzīvot, nevis tur. Tu esi laimīgs šodien? Zināmā mērā, jā. Zināmā mērā. Man gribas aizbraukt uz mājām. Es jau laimēju teicu, man tā sajūta. Man vajag aizbraukt uz mājām, ielīst savā gultā, palīdzēt savas segas un ieslēgt televizoru, nozūt segu pār galvu. Un tad, ja es dzirdēšu, ka man mamma teiks, atkal elektrība teg par velti, tad zināšu, ka viss ir kārtībā. Šeit es esmu 3 gadus. Nē, 2,5. 2,5 gadus. Kaņķis Skerijā ir īpašs latvietis. Viņam ir mašīna ar numurzīmi Latvijā. Kaņķis ir sociāli aktīvs pilsonis, kurš sliktos laikus pārlaiž Īrijā, bet, lai nepalaistu garām labos, regulāri interesējas par procesiem Latvijā. Piemēram, mums te bija kaut kādas pirms vēlēšanām. Mums bija tikšanās ar jaunā laika pārstāvi. Un vienkārši pēc tam tur sanāca cilvēki, kas reāli atbraukas pirms 4 gadiem uz Īriju un aizmirst vispār, kas viss notiek Latvijā. Un tad, kad viņi tur atnāk, viņi sāk stāstīt to, kas ir bijis pirms 4 gadiem. Un tad reāli sanāca tā, ka mēs ar daudziem aizgājām, mēs nevis strīdējāmies ar to deputātu, bet mēs strīdējāmies tiem cilvēkiem. Jo viņi visu laiku stāsta novecošu informāciju. Kad viens saka, studenti nevar mācīties, otrs saka, nav tā. Tā kā man draudzene strīdējās, un saka, kā tas studenti nevar mācīties, taču paņem studējošo kredītu un viss notiek. Ja ne, viņi pat nesen pagājušajā gadu viņi beidz augstskolu. Tā kā, jā. Un tagad šitien, ja?
Tā šitien strādā, jā? Ko viņa dara? Nē. Specialitāte viņa ir sociologs. Mēs visi gribam atgriezties mājā, kas te ir. Un kā tā var būt, ka negrib atgriezties mājā? Cik liels tam aizvainojums ir iekšā? Kuram, ja? Cik liels, vairāk vai mazāk? Nu, kādu laiku tāpat tas tiks pārkāpts. Bet, manuprāt, visi vairāk vai mazāk grib atgriezties mājā. Nu, ne, es neredzu jēgu tam. Aizbraukt uz Latviju, teiksim, strādāt tur, nu, labi, es nezinu, tur, kā televīzijas mums ir vai ne, mēs skatāmies, bet, nu cik tāda Latvijā ir alga? Nu, vidēji, normāli. Cik tur ir 300, 400 lati. Nu, ar to var izdzīvot. Redz, ja paņem dzīvoklis kredīti, un paziņu paņēma Rīgā, vai ne, tur ir 250 lati kredīts. Lati mēnesi, jā, mums. Nu, un ja tev ir alga 400 lati, kā tu var uzturēt ģimeni? Izklaidēties, mašīna, telefonu, ekstras, nekādīgi. Tā tad jāsāk atkal sevi ierobežot. Es negribu. Šeit es dzīvoju tā, kā es dzīvoju, un es atļaujos visu, ko es gribu. Nekāda baida. Kaņķis domā šeit palikt. Par to ir tas skandāls, ja? Arī mums par to ir skandāli. Jo es gribu mājās, es nesaprotu, viņam ir draudzene ar augstāko izglītību. Man ir žēl viņa draudzenes. Un es Kaņķikam vienmēr šo saku, cik viņš ilgi strādās fizisku darbu, cik ilgi bez izglītības, bez nekā patstāvīga. Viņam ir mašīna patstāvīga, ok. Pārējo viņš visu īrē. Viņam Latvijā arī nav nekā patstāvīga. Ja viņam te būs ģimene, viņam te būs bērni, viņš ar savu moikas naudu pat nevar bērniem skolu nomaksāt. Viņš saņem minimālu. Tur skolai nesanāk. Tālūkās. Kaņķis atkal saka, ka viņš to var izdarīt. Vai Kaņķis visu? Kaņķis visu var. Tas ir kozlovs. Te viss ir ar majonēzi. Tā ir viņa veselīgais uzturs. Tas ir kozlovs. Tas ir tuncis. Olas ar majonēzi kopā vienkārši šausmīgi daudz. Vienkārši vārīt ola. Tur ir tāds pats. Tas ir ar kāpostiem un burkāniem. Dažādi veidi kāposti un burkāni. Kopš iepriekšējās sarunas ar Annu pagājuši tikai daži mēneši. Pietiekam daudz laika, lai neizturamā dzīve īrijā iegūtu jaunas krāsas. Šeit nekas nav stabils. Ne sūri grūti atrastais darbs, ne viestrādnieku ātros tempos celtās mājas, un vismazāk jau nodomi pilnīgi noteikti atgriezties Latvijā. Jautājumi? Varbūt, ja tev nemaz nebūs jāstudē, tu netaisīs apakaļ. Tas vēl ir uz jautājumu zīmes viss. Tas ir kā es jutīšos. Vajag jau kādu pieredzi šitien arī. Ne tikai veikalā. Gatavošanā. Kā tu vēl pieredzi dabū? Ofisa pieredzi. Kā te ofisos strādā. Birojos. Bišķi naudiņu vēl pakarāt. Tā, lai nav uz Latviju jābrauc ar pliku dupsi. Kaut kā tā. Zinu, es biju šausmīgi optimisti noskaņot, bet fakti rāda savu. Jau visiem komiem. Tā, es gribu pateikt vecmamai, Arnoldam. No Vebriem tas ir Vidzemē. Čau visiem. Tad vēl Lilitai Dzilnei, manai skolas direktorei, mūzikas skolas direktorei. Tad vēl Lagitai Audziņai, manās 4. klases skolotāji, kas mani mācīja. Kristam Anģēnam, Robertam Meirānam. Elinai Malašinukai, Zaigai Jansonai, Sunītai Rendai un visai Latvijai. Čau! Aplamā frekvenci.
vence patrioti ganies, rādi mums mežu, kur nelaupas savējos, dzīvo neizdzīvo, lido neklavies, tā jau bez samaņās mūžību kavējos, tā jau bez samaņās